Nu, Ines, stāstīņi vēl būs. Kalendārs beidzās, bet stāstīņus negribam dzirdēt. Nu, laikam jau būs. Man vajadzēja 13. datumu pašai priekš sevis, jo notika jauns cikls, kaut kas jauns radās. Par to padalīšos, tad, kad visi zīmodziņi būs salikti un apstiprināti datumi, bet uzsākām kaut ko skaistu kopā ar Andi 13. decembrī 2023. gadā. Būs kaut kāds ļoti jauns ceļš, mums kopējais ceļš, tā kā par to bišķi vēlāk, tā kā intriga. Nu, protams, 7. decembris man norāda tā jumtu nost ar šo evergreen, jeb mūža zaļo esenci, ka, sāk visu laiku runāties, un, protams, ka pastāstīšu kaut kādus stāstījumus, jo man patīk stāstīt stāstījumus, jo es to daru īstenībā patiecībā pat priekš sevis. Un mums būs 2 skaistuļi par drosmi, bērnu drosmi, bērnu spēks un oriģinālā drosme, bet ar oriģinālo jau kompozīciju un oriģinālo sastāvu, kādu viņi bija pirmā. Un man par balsu šodien pišķietiņās ir aizgājis ciet, ja sāk mainīties, un kājas augstas palika, jo visu laiku kaut kas runās, aiziet, ko te vēl gaidi. Nu, neko negaidi, viss, kā tā ir, vienkārši pamērināšu interesantu stāstīšu man atnāca, un atkal tā baiļu tēma, jo par bailēm, baiļu tēma ļoti man tuva, un man mīļa, man patīk par bailēm runāt, man patīk viņas atšķitrināt, izgaismot, nodefinēt, ļoti patīk šajā visā darboties, un tāpēc es izdomāju, es palaidīšu kaut ko par bailītēm, tādu skaistu, jo tagad arī tas tumšais laiks, tagad ir vistumšākais brīdis pirms saulgriežiem, ja? Pirms Ziemassvētkiem, pirms saulgriežiem, un laikam tā tēma tāpēc pacēlās. Tas nav mans izdomājums, tas vienkārši no kaut kurienes ir atnācis. Aiziesim tādā ceļojumā interesantā. Iedomājamies jau kādu situāciju dzīvē, kad mēs stāvam kaut kur, es noņemšu sevi no zāles, kad mēs stāvam kaut kur un vērojam sevi un situāciju, jā, esam nonākuši kādā jaunā posmā, kur būtu jāpieņem lēmums un tā kā, iet vai neiet. Un tad mēs pienākam bišķi tuvāk, bet tur ir tumšs, it kā varētu ielūkoties un ielūkojams bišķi dziļāk, un tad tu var apskatīties, ka tur īstenībā ir 3 sejas vai 4 vai vairākas. Un kurā no tām tagad iet, kaut kas tā kā vilina, tā kā jāpieņem lēmums, bet tur ir tumšs, ko darīšu tumsā, vai sēdzēšu, kas tur tālāk ir. Un ieejot iekšā, atskatoties uz atpakaļ nedaudz, jā, tur tā kā gaišāks, bet, jau paliek pavisam tumši. Un paskatos uz priekšu vai bišķi uz sāniņu, viss, pavisam tumši. Un ko? Un nevar saprast, liekas, kaut kāds augstums apkārt, liekas, kaut kāds drebels, un liekas, ka kaut kādas skaņas sāk dzirdēt, liekas, ka vēl kaut kādas varbūt ēnas sāku redzēt, un tā, un tā. Un nekas cits neatliek, kā tikai nomierināties, savākties, sakoncentrēties un iedegti gaismu. Iedegti lāpu, paņemt no tiem instrumentiem, no savas mugursomijas, kas tev ir līdz, kaut kur jābūt kādam sērkociņam vai šķiltenītei vai kaut kam, un jāiededz tā lāpa, lai redzētu, kas ir tālāk. Iededzot šo lāpu, paliek jau omulīgāk, jo tas pirmais, rekord, kas te ir, kaut ko jau bišķi vairāk redzu, pavirzot viņu tālāk uz priekšu, redzu, un rekur var dziļāk ieiet. Jā, tāda paliela ala, un tur tālāk atkal tumši. Kaut kādu brīdi es saprotu, man ir redzams, kur likt to kāju, kur likt spērt to solīti, ja es varu iet tālāk. Tad, kur iet? Un iet uz priekšu, neatskatīties, un lai šī gaismiņa ved tālāk, tur, kur sajūta saka priekšā, gan tīri cilvēciskā ziņkāra, gan arī sajūta, lai viņa ved pa priekšu, ļauti. Es nezinu, man kaut kā šī tēma jau gadus jau ir diezgan tuva, tāpēc, ka reāli es paros cauri šitām malām, vairākām jau esmu izpētījis daudz un dikti, un, protams, neviena, to es sākumā nezināju, bet sākumā man palīdzēja Valora ēterisko eļu kompozīcijā. Viņa ir ar dažādiem izskatiem nākusi un gājusi, un, paskatīsimies tuvāk. Viņas sākumā bija šāda. Un šīs attēls no 13. enerģijas, ka mēs gājām cauri 13. enerģija, tad pieslēdzās matrica pavisam vēlāk, kas sāk runāt ar ētriskajām eļļām, un tad es vienkārši to nevarēju vairs apturēt.
Nu, lūk, un jā, šis instruments, viņu smaržojot, viņu liekot kā smaržas, viņu liekot uz sirdi, nu vienalga, kaut arī nosmērēties ar viņu ar vienu pilienu, ar bāzi ceļu un jau. Tātad karavīrs, jeb drosminieks, kas aizstāv, kas ir bezbailīgs, iet uz priekšu, nebaidas iet nezināmajā. Un arī drosme redz cauri meliem, cauri maskām, cauri liekulībām, visādiem informatīvajiem plīvuriem. Un šis oriģinālais sastāvs, kur nāk klāt kamparvietā roškoks, jā, nu, oriģinālais valora kompozīcijas, starp citu, kā viņa izveidojās, kā Garijs Janks viņu izveidoja. Šeit pat Instagramā ir links. Varat apskatīties oriģināli, kur viņš oriģināli pats savu stāsta, kad viņš bija šai pasaulē, kā viņš izveidoja šo kompozīciju. Tie, kas neskatās Instagramā, bet YouTube vai TikToks, YouTube tā tad būs atsevišķais links, un TikTokā, es nezinu, kā TikTokā jaukt laikam linku, bet, nu, ja kam vajag, tad vienkārši jautājumu privāti izdomāsim. Tur ieraudzīsiet oriģinālu video, viņš pats pastāstīs, kā viņš izveidoja šo kompozīciju un kāpēc. Un tad ir otrs vēl draugs, tā ir šī bērnu drosme, mēs viņu nosaucam bērnu spēks, Kid Power, kas ir oriģināli kā pati valora kompozīcija plus apelsīns ar vaniļu, kas padara to bišķi vēl tādu, nu, es nezinu, visi, kas ir smaržojuši šo 1,5 vai 2 gadu laikā, vienkārši jau viņi tikko pirms 2 gadiem, laikam, parādījās mums Eiropā. Vau, vau! Smaids līdz ausīm, un vienkārši sajūtas ir brīnišķīgas un kā palīgs arī bērniem, arī pieaugušajiem sacentrēties, saņemties. Un par to es pastāstīšu vēl citus stāstus arī par bērniņiem, par drosmīti, par pašpārliecinātību, kā šis skaisti var kā smadžiņu kalpot kā instruments un iedrošināt iet to savu ceļu. Valora kompozīcija, es zinu, jau no 15. gada septembra, un viņa manā dzīvē izdarīja daudz ko, un es izrādās daudz par to arī dalījusies, arī slēgtajās eļu grupiņās un visādās citās, kur man pašai vērās vaļā visādi momenti, kad vajadzēja uzdrošināties runāt, stāstīt un dalīties ar kaut kādām kukulietām. Un viens no tiem brīnumiem bija 2019. gadā, kad es atskaņoju savu pirmo video, un redziet, fonā stāv šāds tā kā vairogs, tāda bildīta. Man vēl gaiši mati. Un pat es savu priekšā pielīdīšu, jā, 19. gadā, un es ieliku šeit arī video, kā tas viss, kā es sāku interesanti sajust šo eļļiņu, un bija pārsteigums. Šogad, reāli šogad, atnāca oriģinālais valora ar jauno etiķeti, viņš to nezināja. Izrādās 2019. gadā man atnāca zīmējums šāds valora, kurus runāju šajā video. Wow! Es vienkārši domāju, ak, Dievs, es tur nokritīšu vienkārši, kurus runāju par vairogu. Es nezināju, es nekad nebiju iedomājusies, ka valora kompozīcija būs ar vairogu. Ak, dieniņās, tas bija kaut kas vienkārši. Un ieraugu tagad, un re, kur ir šis, kā infolauks strādā, cik ļoti ētriskās es runā, ka vienkārši jāļaujās, lai nāk ārā, tāpēc es esmu šeit, lai runātu par bailēm, iepazītu sevi vēl vairāk, vēl tīrāk, vēl patiesāk, jo tur ir brīnum lietas, un kad es šos gadus, kad es tad nezināju, kas tas tāds vispār ir, un tagad, gadiem ejot, es atskatos, vau, tas ir vau, par ko vienkārši, un ir daudz tādu stāstu, ļoti daudz stāstu, vienkārši tāpēc, acīm redzot, ir pienācis laiks jau atskaņot bez bailēm, izgaismojušās, urā! Un 2020. gadā es atdalos par vienu tēmu arī saistībā ar drosmes ēterisko eļu un to ceļu, jo tajā gadā es atvēru Inese drosmi uzziedēt YouTube kanālu. Un vēl viens otrs video, ko pat ielieku, ir 2021. gadā, kad arī atkal atskaņoja pieredzi ar valoru, bet saistībā jau ar baiļu izgaismotāju, tādu sajūtu, kas atnāca, ko sāku arī kustināt, un tā arī nosaukt un nestāt. Un tad, kad jau atnāca jau likteņa matrica, jeb likteņa matricas spoguļu versija tieši, tad sākās tiešām tāds dziļāks sevis izpētīšanas ceļš. Un
Šeit ir bailīšu saraksts, un katram mums atrodas sava veida gan zemapziņas, gan matērijas pasaules, gan dzīves bailes kaut kādā konkrētā posmā. Viņas var izreikināt. Un šeit ir viss saraksts no 3. enerģijas līdz 22. Un viņas ir nodefinētas. Un man ir kaut kāda sajūta, ka es varētu par viņām katru reizi kaut ko bišķi pastāstīt un palīdzēt atdefinēt kopistīgi. Un, ja jūs man palīdzētu atbalstīt ar saviem kaut kādiem definējumiem vai kaut kādām nosaucot bailes, mēs viņus varētu pašķitrināt anonīmi, protams. Es labprāt ar to pastrādāt. Un, protams, lai drosmīta iet līdzi. Un tā pa baļu izgaismotāju, tā kā šeit ir video par baļu izgaismotājiem, telegrāma links arī. Es nezinu, vienkārši brīnišķīgi kaut kā viņš viss liekas. Nu, varbūt kāds kaut kur būs redzējis jau arī šo stāstiņu internetā. Neko tā kā briesmonis, jā, ja bailes, kas biedē mūs. Un kaut kādā brīdī tas pišķi pamainās, tā kad mēs it kā var teikt ieskatāmies bailēm acīs vai vienkārši uzdrošināmies vairs nebaidīties, ja mainam savu attieksmi. Un tad viņas pārvēršas par kaut ko vēl citu, patiesībā kaut kādu aizskadru, ko pat nekad nevarējām iedomāties. Un tad jau mēs jau sadarbojamies, samīļojamies, un tās bailes jau paliek. Arī tāda pati gaisma. Tā tumsa paliek tieši tāda pati gaisma. Tā kā ar baiļu izgaismošanu mēs vienkārši saprotam to, ko mēs paši nesaprotam. Nu ko? Tad jau, vai tu? Nu vai nav kaut kādas tiešām zīmes? Šodien runāt par tumsaņu un bailēm, un man vēl šāda šodien no rīta skaista keramisku sveiķu turīti. Dācīt uzdāvināja. Nu, paskat tumsiņā, kā viņi spīd. Nu, iekšā, kas tur mums ir? Tāda skaista gaismiņa. Ir kā bailes var izgaismot arī šādi. Nu, laikam jau ir kā ritīgais. Lai top, lai top, lai top.